visiem, tā esmu es no kanāla TV ar Evi un Viku. Tātad es šodien taisīšu video par make-upu. Jā, kāds ir mans ikdienas make-ups. Tātad ar pirmo mēs sāksim ņemt gumiju un sataisiet matus tādā kā astītē, lai jūsu matiņas netraucētu un lai jūs būtu vēl skaistāk. Tātad mūsu mati ir gatavi. Un tad šo mēs pieliekam te kaut kur priekšā, lai būtu skaisti. Nākamais. Šeit ir visa mana kosmētika. Tātad maciņā un kastītē. Tātad pirmais. Kā jau vienmēr ņemam tonālus krēmus. Tātad. Kur ir tonāli krēmi, un mums visus būs jālieto. Jums vajag, lai jūsu seja būtu tik skaista, kā nekad. Tāpēc pirmais ņemsim no Maybelline Baby Skin. Tātad mēs paņemam kaudzīti un saliekam pa visuriņu, kur ir iespējams. Paņemam šo blush otiņu un izsmērējiet. Tas viss, kas jādara. Nākamais. Ņemam šo tonālo krēmu, kurš ir domāts zem acīm. Mēs uzliekam to zem acīm. Un vienkārši atstājam. Jo tā, redzat, vienkārši āda uzreiz ir tik skaista, kad vispār, redzat, uzreiz skaistāks cilvēks paliek. Tad ņemsim šo mini tonālo krēmu, kas ir domāts jūsu degunam. Paņemam. Labi, nedaudz pa daudz, bet, būs labi, jo vairāk, jo labāk. Mums tik jāizstāsta. Tik skaisti. Mēs saliekam to visu uz deguna masu. Un rekuri ir. Redzat, jūsu deguns vienkārši paliek tik smuks. Un uz viņa nevienas pumpiņas nav. Tā, mēs paņemam šo sūdiņu. Un izdarām šādi. Mēs tā paplacinām nedaudz no seju, lai viņa neizstās no sāna. Tik rasna. Jā. Viss tātad nākamais. Ņemam otiņu. Un šoreiz mēs ņemsim šo otiņu. Un ņemsim acu ēnas. Lai jūsu acis būtu skaistas. Tālāk. Mēs paņemam mazo otiņu. Paņemam balto krāsu. Un iezīmējam stūrī, bet jums nevajag viņu izsmērēt. Atstāt vienkārši tā, un šādi. Tas ir ideāli. Nākamais. Paņemat šo otiņu, paņemat visu tumšāku krāsu, kāda jums ir. Manā gadījumā ir šāda. Un tad vienkārši iekrāsojiet savā deguna stūrī. Apsieties, vai tad nav skaisti? Tad mēs paņemam vienu no tādām nedaudz gaišākām un uzsmērējam sev uz lupām, lai mūsu lupas būtu skaistas. Jo tomēr acu ēnas ir daudz veselīgākas par lupu krāsām. Nākamais. Paņemam brauzeri. Bet es jums iesaku ņemt tumšā krāsu, lai jūsu seja būtu daudz skaistāka. Mēs paņemam blush otiņu un uzsmērējam sev. Bet neaizmirstat uz uzacīm, jo uzacis ir viena no galvenām daļām. Tātad, kā jūs redzat, jums noteikti jautājums, kāpēc tu liec šeit mēlis atvērns? Tāpēc, jo tas tavu degunu padara daudz stievāku, un jā, tas ir ļoti izdevīgi un labi, tāpēc, jā. Tev nevajag taisīt nekādas operācijas, tu vari vienkārši ar melnām acēnām padarīt savu degunu tievāku, tāpēc es jums iesaku to. Nākamais. Paņemam vistumšāko lūpkrāsu un uzsmēram to 10 kārtīgi uz lūpām.
Bet vienalga, ka viņai pār malām jūsu lūpas iztīsies daudz smukākas un lielākas. Jo lielākā daļa cilvēkiem ir ļoti mazas lūpas, tāpēc es iesaku jums smērēt pāri lūpām, lai tas jums palīdzētu. Rekuru. Apstīties, vai tad nav brīnišķīgi? Tāpēc, jā, mūsu make-ups laikam ir pabeigts. Jā, tātad šāds ir mans make-ups. Apstīties, vai tad nav brīnišķīgi? Tāpēc es jums iesaku lietot visu, ko es ieteicu jums. Tāpēc, jā, es jums varu pastāstīt, priekš kā mēs lietoju to visu. Tātad, es lietu šito kliku zem acīm, jo tas padara tavas acis daudz skaistākas. Jo, kad tu uzliec, tad vienkārši tev, kā lai pasaka, tu izsmērē, un tev tik un tā te zilumi paliek. Tāpēc tu labāk ieliec to un uzliec un neizsmērē. Un tas tavas acis arī padara mazākas. Jo lielākā daļa cilvēkiem ir lielas acis, bet īpaši man. Tāpēc tiem, kam ir lielas acis, es iesaku darīt tā. Nākamais. Kāpēc es ņēmu tumšās ēnas un iekrasu sastāvdaļu šeit malās? Tāpēc, ka tas tev degunu padara daudz mazāku. Nākamais. Kāpēc es lietoju 3 tonālais krēmus? Tāpēc, ka tas tev ādu parada vienkārši skaistu un nevainojumu. Un tāpēc, jā, es jums iesaku lietot 3 tonālus krēmus un arī neaizmirsties lietot šo. Tad nākamais. Jā, tas laikam arī ir viss. Mans make-ups nav tik liels. Un kāpēc es, kad lieku baltās acaras, kāpēc es neizsmērēju? Tāpēc, ja tu viņu izsmērē, tad tavas acis izstās uzreiz lielas, un tas ir nesmuki. Un jā, tāpēc... Jā, tātad jūs redzēt manu make-upu. Un es vēl nepateicu, kāpēc es uzkrāsoju savas lūpas tik lielas. Tāpēc, kad man var teikt tāda maza mutīte, un lai viņi iztītos daudz lielāku, jūs vienkārši lietojat tumšu lūpkrāsu. Un tas jums 100% palīdzēs. Tāpēc, ja jums patika šis video, nospiežat like, kā arī subscribe-ojiet mūsu kanālu. Atā!